Un tagad te neiet tas viss kopā. Viena publiskā puse saka, pārstāvniecība, ka, klau, mums ir jāoptimizē, ir jāsamazina. Otra puse saka, klau, nu nē, mums tomēr jāindeksē. Indeksēšana mums ir visādi gājis. Mēs arī zinām parlamenta deputāta algas, kas pēc konkrēta koeficienta, pēc vidējās algas valstī tiek automātiski paceltas. Un te viss šausminās, nu kā tad tā, mums tā ir tik čābīgi un tā, ka ir liels algas. Iedod tad varbūt savu skaidrību. Kā tu redzi to? Viens saka tā, otrs saka tā. Ir reāls apmulsums sabiedrībā. Jā, es domāju, ka tur ir no vienas puses tāda valstiska pozīcija, ko vajadzētu darīt kopumā, bet ir jāatcerās, ka ierēdniecībā ir tendence kļūt pašapkalpojošai. Viņi vienmēr redz, ka viņiem ir viņiem jābūt vairāk, kur funkcijas vienmēr pieaug, vajag vēl cilvēkus. Ja ierēdniecība kaut kā neaptur šajā augšanā, tad tur nav robežas. Tur visi rietumu pasauli par to jau sen pārliecinājusies. Ir vesels politiskās teorijas par to. Līdz ar to beigās var nonākt vienkārši kā Argentīnā vai kā ASV, kur beigās iejaucās politiķi un vienkārši brutāli griež nost. Jā. Tā, ka samazina, tā, ka droši vien vēl mazāk priecātos, kā par vienkārši iesaldēšanu. Bet, valsts pārvalde, publiskais sektors, tas ir plašs jēdziens. Es pieņemu, ka tur tiešām cilvēki, kas pelna mazas algas, dara daudz darbu un droši vien, ka nav taisnīgi kaut kādā ziņā pret viņiem. Tāpat laikā mēs redzam visu šīs padomes, universālos ekspertus, kas sēž vienlaikus daudzās padomēs un ļoti labi dzīvo vienlaikus, nespēja uzņemties atbildību par neko. Līdz ar to, manuprāt, loģiski būtu skatīties, ko tad pārdalīt, ko tad apvienot, ko samazināt tajā treknajā galā, lai tad varētu piesaistīt tos labos cilvēkus tur, kur viņi trūkst, tur, kur tiešām ir tie speciālisti meklējumi. Bet tas nav bijis pareizi, kā līdz šim ir bijis, ka, piemēram, publiskajā sektorā šī vidēja alga aug ātrāk nekā privātajā sektorā. Tas bija pēdējos gadus. Tas ir vienkārši burbulis. Tas nozīmē, ka kaut kas valstī nav kārtībā, jo kā ta maksā tās algas. Privātais sektors jau rada nodokļus pievienoto vērtību un šīs te algas līdz ar to, ja publiskajā sektorā auga ātrāk, tad tas ir burbulis. Un tad tur auga ātrāk, un tad viņi saka, lūk, valstī vidējā alga pieaug, un tad vēl vajag celt šim te publiskajam sektoram algas. Tā kā, tas ir burbulis, kurš var plīst. Tā kā labi ir, ka šis jautājums ir pacelts, un vai viņš ir drosmīgi jārisina.